3 kilometri. Es esmu tik ļoti pateicīga tam ārstam, kurš atklāja manu problēmu, kāpēc šalca man auss, ar kuru es 2 gadus mocījos. Kuru dienu jau vairākas dienas piefiksēju, ka man ausī pulsē, ka es dzirdu sirds pukstus vai asinsritu. Es nezinu, kā to pareizi saukt. Un tā kā un es pat vakar liku ausu aizbāzni iekšā, lai viņš man netraucētu, lai es viņu nedzirdētu. Tiem, kam ir līdzīgas sajūtas, es zinu ļoti daudz. Man rakstīja pēc tam privāti, ka kādam šalts, kādam skan, kādam sīts. Kā es jūs saprotu, un ko es vienkārši varu pateikt, nepadodieties. Ejiet, meklējiet, ejiet pie ārstiem. Man rīt ir beidzot ausu ārsts, jo man tā ausu šalts. Es esmu kā jau sadzīvojusies ar to, bet tas nav normāli. Es nekad nedomāju, ka manu problēmu atrisinās. Jo man likās no visa tā kaut kas vienkārši notika. Kā man gāja pie ausu ārsta? Pārbaudījumā pilnīgi visu, ar audiologu un pašu dzirdi. Ausis veselas, viss kārtībā. Man nosūtīja uz rezonanci galvā. Viņa teica, jebkurā gadījumā mums ir jāizslēdz, ka tur nav nekas cits, un ja tiešām tur nav nekas cits, jāsadzīvo. Jā, bet kad finālā bija jātaisa operācija galvā, un es pat tai parakstījos, jo man tā bija mana izvēle, es varēju nepiekrist. Es nevarēju iedomāties savu dzīvi šitā visu laiku ar šaukoņausīs. Aizmigt nevarēju nevienu vakaru. Tu kā noliec galvas pilnam, ir klusums apkārt. Tev auss. Kaut kā tu gribi kaut ko pastartot. Un es tagad eju, ziniet, novērtēt katru dienu, katru minūti to, kas mums ir. Un galvenais arī nepadoties. Ja kaut kas sāp un ja tev kaut kas dzīvē rada diskomfortu. Mums ir tagad tik gudri speciālisti. Medicīna ir tā izaugusi un attīstās. Tā kā jā, es esmu piemērs tam 2 gadus mocījos, gaidīju, kad beigsies, bet kļuva arvien trakāk. Līdz miega zālē. Tiešām es dzēru miega zāles, lai varētu sevi dabūt gulēt, jo no rīta bija jāceļās uz darbu. Man vajadzēja izgulēties. Mums visiem vajag izgulēties.